Tā, nu, iepriekšējais cels diezgan ātri iedeva pa jebaļņiku. Nekā jauna. Bet, mm, bet es tagad tā sēžu un domāju, tas plāns, kur es gribu eksekūtot, par ko es runāju vēl iepriekšējā video, sagaidīt, lai nošiftojās piķis un tad likt iekšā. Bet varbūt tas pat nav tik labs plāns, ņemot vērā visu to volume profilu, kā viņš izskatās. Tev ir īstenībā baigais skvīzes būt. Viņš vienkārši iet un iet un iet un iet un iet un iet ar tādiem maziem pulbekiem, bet viņš vienkārši iet. Jo šī te bija pēdējā vieta pēc tās informācijas, kas man bija pieejama, pēc volume profila, kur es izskatīju kaut kādu jēgu, pamēģināt nosalot. Tagad es vairs salot negribu. Tagad es galīgi vairs negribu salot. Makes no sense. Vienīgais pērku tagad, ko es gribētu izdarīt, es vienkārši gribētu nopirkt tagad. Tad jautājums, kur es lieku stop, atkal kārtību reizi. Tas ir labākais jautājums. Un es domāju, ka stopam tad ir jāiet zem šīs te kontrolas zonas. Tā ir pēdējā vieta, kur selleri diezgan agresīvi zaudēja kontroli. Un Bayer uzvarēja. Un cik tas man maksā? Uf, padārgi. Padārgs pasākums, jo īsti man nav te citu informāciju, kur es varētu uzlikt stopu. 2,5 pakas. Jā. Cik kā liekas tā sūdīgi? Bļāviens kaut kāda augšā. Ko nozīmē augša? Kas ir augša? Kaut kur augšā pirkt. Tāds augšs neeksistē. Viņš vienkārši pūst un pūst un pūst. Nu, šis neizskatās labi vairs priekš selleriem. Neizskatās. Šitā bija pēdējā iedzīgā vieta, kur es izskatīju selu. Es negribu selot. Un man interesē šī lielā kontrolas zona. Un problēma ir tā, ka nu, ir starpība, vai es nopērku šajā te zonā, vai es nopērku šeit. Tā ir ļoti liela starpība. Ja var būt tā, ka viņš vienkārši var pūst un pūst un pūst un pūst pāri līdz šai kontrolas zonai, pirms viņš vispār dod kaut kādu jaunu fair value. Ja, un tad tu mēģini viņu noķert, un viņš dara šo un bām. Padārgi. Bet, nu, labi. Lai pamēģināsim. Es domāju, kā pamēģināsim. Šitā informācija is not too shabby. Jā, jo vairāk mēs te sēžam un bazarējam, jo augstāk viņš iet, un jo sūdīgāks būs iznākums. Jā, nu es iešu ar stopu zem šīs te kontrolas zonas. Tā ir pēdējā informācija, kas man ir pa selleriem, kur te dabūju pa jebalu. Mans sels, kas man iedeva pa jebalu. Diezgan liels voljums, tā kā Bayeri savu vārdu turpina teikt. Un vēl, ko es šādās situācijās gribu, kas man patīk. Bet nu ne ar 0,5, vai ar 0,25. Un uzliksim stopu uzreiz zem šīs te kontrolas zonas. Un šeit pēdējā vieta, kur ir selleri dabūjuši pa jebaļņiku un kur Bayeri ir pateikuši savu vārdu. Un šādi te. Lai būtu vēl tāds maziņš, varbūt bonusiņš. Nostrādā, nice. Un šitas, lai paliek. Jā, šitas, lai paliek te. Ja viņš tiešām sāks iet, cik jau vairāk kā pusgads ir pagājis, ja viņš sāks iet, tad, nu, selot, tas ir pēdējais, ko vajadzētu darīt. Šī tāda mentalitāte, ka jāsalo. Nevar būt zelts pusgadu vairāk kritis lejā. Un tad tas iestrēgst smadzenēs, ka nu jau tik jāmeklē visur selas, ņuhujā. Katrs dips ir vienkārši jāpērk, ka tā informācija viņu atbalsta. Ir jāiet viņam līdzi. Katra šī tāda kontrolas zona kaut kur jau, protams, ja viņš veiksmīgi izies ārā,
Neatkarīgi no tā, cik tālu viņš ies vienkārši taisnā līnijā, pieņemsim, kā viņš iet šeit, kaut kur jau atnāks sideways, jauns fair value. Un tas atkal būs nākamais labais treids. Jā, bet līdz tam katrs tāds pullbacks, neskatoties uz to, cik viņš ir uzgājis augšā, ārpus jau $116 pa dienas laikā jau uzgājis, kur tad te vairs var pirkt? Zelts ir zelts. Tas nav nekas priekš zelta. Jau, nu pašreiz, lai tas setups paliek šāds te, būtu patīkami, ja turpinātos apsēdz. Ja ne šodien, tad rītdien.